Что ты скажешь по поводу отбора на Евровидение сейчас? Nu, es varu pateikt, ka es esmu vienās derībās piedalījies. Jā, Ты тоже сказал, что Atvara будет? Nē, tas otrādi. Es domāju, ka viņi tālāk, kur viņi netiks nevienu cilvēku. А я наоборот. Tu domā, ka viņi vinnēs, ja? Ka viņi nevinnēs, bet viņi tiks finālā iekšā. Jā. Nu, viņi netiks. Man ir šis stāsts par tēvu dzērāju un tam līdzīgām visam sajūtām, kam viņš Eiropā interesē. Ne jau tas, ka tur dziesma labāk vai sliktāk nostrādāja. Tas... Но по формату, Зигмар, по формату, я скажу, это была одна из тех песен, которая вообще могла претендовать на... Es domāju, ka tur vajag ietaupīt nodokļu maksātāju naudu un neko tur nedarīt kādu laiku un atjēgties vispār drusku. Tur gan bija, ja man jāsaka, tad tur bija labāks variants Grīsliņš, Grīsls vai kas tur dziedāja tur tādu dziesmas, ja, ka tur kaut kādā profesionālā līmenī, daudz maz. Es sadarēju uz vienu labu konjaku, vienu producentu, ja. Es teicu, nelētu pa 50, viņš šausminājās, es teicu 50 eiro. Bet tas jau lēti priekš konjaku, tas ir nekas nav. Labs konjaks sākās kaut kur pie 100. Ну, недолго осталось ждать, так что... Nē, redzēsim, tu vari piedalīties ar viņu otrā pusē vēlreiz. Var padalīties, un es jums abiem diviem varu to konjaku sadalīt, ja es zaudēšu. Es godīgi, ja es zaudēšu, tad es neko nesaprotu. Es esmu mieru piekrist, domāju.